Peļu māte un kurmju māte – bulgāru tautas pasaka. Reiz Pele sadomāja savu dēlu aprecināt, bet iegribēja sameklēt vedeklu, kas būtu gan augstāka dzimuma, taču arī līdzinātos pelēm. Kas stāv augstāk par mani? Peļu māte vaicā. Viņai norādīja uz sauli. Pele teciņus aitecēja pie saules un saka: Saulīt, vai zini, kāpēc esmu atnākusi? Saule atbild: Kā lai es zinātu? Man sacīts, tu stāvot augstāk par mani, es nācu lūgt savam dēlam par sievu kādu no tavām meitām, tādu, kas viņam derētu. Ak, saule sacīja, es neesmu visaugstāk, par mani ir augstāki. Kas tad ir par tevi augstāk? Pele vaicā. Par mani augstāks ir mākonis, saule skumīgi atbild. Kad es sūtu savu starus lejup uz zemi, tie netiek mākonim cauri. Viņš spēja mani aizēnot, tāpēc ej pie viņa. Peļu māte aiztecēja pie mākoņa un saka tam: Mākonīt, esmu atnākusi pie tevis svarīgā darīšanā. Gribu aprecināt savu dēlu ar kādu no tavām meitām, kas būtu viņam piemērota. Man sacīts, tu esot varenāks par sauli, jo spējot to aizēnot. Vai tas tiesa? Nebūt, mākonis atbild. Es neesmu varenākais, ir vēl augstāki par mani. Kas tad būtu varenāks par tevi? Pie kā lai eju lūgt meitu savam dēlam par sievu? Kas tas būtu? Mākonis pārvaicāja un tūdaļ arī atbildēja: Vējš, kas spēj mani izpluinīt un aizdzīt, kurp vien vēlas. Peļu māte aiztecēja teciņiem vien pie vēja, taču vējš viņu uzklausījis, nosūtīja to tālāk pie kalna. Pele aiztecēja pie kalna un saka: Kalna, esmu atnākusi lūgt vienu no tavām meitām savam dēlam par sievu. Man sacīts, tu esot visaugstāk par visu, kas vien pasaulē ir. Es vai? Brīnījās kalns. Nē, tas nav tiesa. Par mani ir vēl augstāki. Kas tad? Pele taujāja. Tu prasi kas? Upe. Lai cik cieši to turēsi, tā vienalga tecēs projām. Nekas upi nevar saturēt. Peļu māte kumuru kumuriem aizkumuroja pie upes un vaicāja, vai tā nebūtu ar mieru dot vienu no savām meitām viņam dēlam par sievu. Bet upe atbild: Nē, es neesmu augstāka par krastu, kas neļauj maniem ūdeņiem izlīt uz visām pusēm, kur pagadās. Ej pie krasta un runā ar viņu. Pele aiztecēja pie krasta un saka: Dzirdēju, tu esot augstāk par visiem un nācu lūgt tavu meitu savam dēlam par sievu. Bet krasts atbild: Es neesmu varenāks par kurmieni, kas mani drupina, izcilā un izgrauž. Tā ir varenākā par mani. Ej pie viņas. Peļu māte aiztecēja pa pazemes eju pie kurmienes un saka: Vai tu esi par visiem varenāka? Bet kurmiene atbild: Par mani augstāki un varenāki ir saule, mākonis, vējš, kalns, upe un krasts. Tie mani pārspēj. Es pie viņiem jau biju, peļu māte saka. Aprunājos ar tiem, un viņi man norādīja tevi. Tādēļ atnācu pie tevis lūgt savam dēlam par sievu tavu meitu, kura viņam piedienētu, un te pašā reizē būtu par mums lepnāku radu. Bet kurmju māte saka: Lai notiek, došu arī. Tavs dēls var ņemt manu meitu par sievu. Sacīts, darīts. Aprecināja kurmju māte savu meitu ar peļu mātes dēlu. Kad svinēja kāzas, vecā Pele aplūkoja vedeklas kažoku, redzēja to dēla kažokam līdzīgu esam un teica: Vedeklas kažoks tik tiešām rādās varen līdzīgs manam un mana dēla kažokam.
Viņa ir gana augsta dzimuma, taču līdzinās arī mums. Nudien nevaru saprast, kam gāju tik tālu meklēt un visus izvaicāju, vai šie par mums augstāku radu. Redz, kā gadās dzīvē. Pašu būtiskāko, kas atrodas mums līdzās, mēs nepamanam.